Un atkal visiem liels sveiciens. Šoreiz esmu atbraucis uz savu vecvecāku dzimto pusi. Arī mammas dzimtā pusi šī ir, un tā ir Lubāna. Pareizāk sakot, ka viņa gan nav no pašas Lubānas, no Mērāniem, vairāk uz to pusi, bet šī ir tuvākā lielākā vieta. Un tikko jūs redzējāt Lubānas dzelzceļa staciju bijušo. Dzelzceļa jau vairs sen kā nav, bet kādreiz mani vecvecāki tika braukuši uz Lubānu ar vilcienu, jo autobusi tajos laikos kursēja ļoti reti. Lubānā ir vairāki veikali, tāpat ir arī kafejnīca, ēdnīca, ambulance, tā saucamā. Ir doktorāts, nezinu, kā pareizi to nosaukt. Šī ir Miķeļa Gruzīša dzimtā vieta. Gar pašu centru tiek Aiviekstes upe. Šeit notiek arī Aiviekstes svētki, ja pareizi esmu sapratis. Pats gan tajos neesmu piedalījies nereizes. Pilsētiņā dzīvo pavisam nedaudz iedzīvotāju. Konkrēti nepateikšu, šis ir piemineklis izsūtītajiem. Pašā Aiviekstes krastā. Mākslas skola Lubānas. Šis ir jaunās apvienības pārvaldes, bijuši tā kā pagasta pārvalde. Šis ir kultūras nams. Un te es esmu pašā centrā. Luterāņu baznīca. Nezinu kā tagad, bet agrāk mācītājs brauca no Cesvainas. Ja pareizāk sakot, uz Cesvaini brauca, dzīvoja Lubānā, bet brauca uz Cesvaini. Bet kā ir tagad, nepateikšu. Šeit ir atvērusies jauna kafetērija, tur, kur tās puķis. Es iegāju iekšā, bet priekš manis tās cenas bija diezgan augstas. Piemēram, saldējuma kokteilis 4,50. Manā pusē visur maksā saldējuma kokteilis ap 3 eiro. Augstākais ir 3,50. Un šis ir bijušais universāla veikals. Tur iekšā ir ļoti salīdzinoši lēta ēdnīca. Lūk, es paņēmu gan otro, gan zupu, gan saldu un kopā samaksāju ap 6 eiro. Manuprāt, tas ir diezgan lēti. Braucu es uz Lubānu ar rolleru, motorolleru. Sanāca diezgan daudz degvielā patērēties, bet kā ir, tā ir. Tas ir meža rūpnieku māja. Tur saimnieko tagad es aizmirsu meža firma. Tagad es esmu atbraucis pie estrādes. Estrāde atrodas ļoti skaistā vietā, blakus Aiviekstes upei, tūlīt jūs to redzēsiet. Lūk, manuprāt, ļoti skaisti. Blakus estrādē ir arī tualete uzstādīta, kāda sen atpakaļ, man liekas, viņas nebija. Tā ļoti sakopta, tīra, kas mani pārsteidz, jo parasti publiskās tualetes ir ļoti netīras, bet šeit viņa bija ļoti tīra. Lūk, te viņa atrodas. Citas pilsētas ir relatīvi netālu, gan Madona, gan Gulbene, Balvi. Lūk, šī ir ambulance, veselības punkts, nezinu kā pareizi sauc. Un tālāk man ceļš veda uz Lubānas ezeru. Ceļu gan īsti nenofilmēju pašu, pa kuru braucu, bet ceļš bija ļoti, ļoti riebīgs.
Un Latvijas valsts ceļiem jāsaka liels fuj. Ceļš bija ar trepi, negriderēts, sen jau varēja nosfaltēt, no Rēzeknes puses nāk līdz Lubānas ezeram asfalts, bet no Madonas puses ir ļoti riebīgs zemes ceļš. Šausmīgi daudz putekļu, pabraukt ļoti grūti, ar vietām smilšu sanesumi. Ar lielām mokām no Lubānas atbrauc līdz Lubānas ezeram, kaut arī tur nav pārāk tālu, bet ceļš bija ļoti nepatīkams. Te es esmu atbraucis pie Lubānas ezera. Šis bija tikko, ko jūs redzējāt, atpūtas tāds punkts pie turisma informācijas centra, pie Madonas turisma informācijas centra. Madonas novada, pareizāk sakot, būtu tā, pareizi teikt. Un tālāk jau es esmu pabraucis uz Rēzeknes pusi, un šis ir turisma informācijas centrs Bāka. Tur iekšā darbojas tāda neliela bufete, var te būt kafiju, tēju, dažādas limonādes, un cenas gan jāsaka nav tās pašas lētākās. Naktsmītnes, ja nekļūdos, tad pašas lētākās maksāja uz nakti 50 eiro. Es nepaliku, protams, braucu mājās. Šeit var iznomāt arī laivas, ir arī volejbola laukums. Īsti nezinu, kā šeit ir ar makšķerēšanu, jo šis viss ir dabas liegums. Un tālūk, tie izskatās no augšas. Tas ir lifts aiz tām durvīm. Var uzbraukt ar liftu, tad tas ir tiešām ļoti forši. Tiesa gan tas lifts no otras puses ir tāda kā ar stiklu, un tur saule tajā kabīnē saspīd iekšā, un ir šausmīgi liels karstums. Un nedod Dievs iesprūst liftā iekšā, tad ir beigas, es teikšu, vismaz pēc manām domām. Bet vieta ļoti skaista. Rakstīts ir no Lubānas ezers 5 km, bet man jau likās, ka tas ir daudz vairāk. Es caur Ošupi braucu uz Lubānas ezeru. Binoklis ir bez maksas. Lūk, ko varēju, to parādīju jums. Ceru, ka jums patika. Ļoti ceru, ka nospēdīsiet. Patīk. Un uz tikšanos jau citā video. Lai jums jauka diena. Paldies, ka skatījāties.